Tie, kas strādā ar sejām, šo te attīrītāju var izmantot gan kā ķīmisko, tādu vieglu ķīmisko pīlingu, uzklājot, atstājot, paturot, nomazgājot. Gan kā detergentu, kas ir svarīgi, lieliski mazgā nost visu, gan dekoratīvo kosmētiku, gan attīra ādu. Dermoprotect Cleanser šo es parasti izmantoju tādām reaktīvām, jutīgām ādām, sausām ādām, tādām, kas ir tagad pavasarī mums visiem pēc kārtas. Pie procedūrām neveido izteiktas putas. Pateicoties šim te ziepju kokas putotājiem, viņš puto vairāk nekā mūsu tie, kas zina produktus šovergēls, bet viņš neveido tādas apjomīgas putas. Ko man ir teikuši kolēģi, kas ir sākuši lietot, viņi saka, tu zini, baigi nomazgāt produktu nost, jo viņš atstāja tādu, tādu sajūtu, ka viņš ir visu laiku, viņš ir uz ādas, viņš paliek. Bet tas ir tas pentavitīns, ja, kurš vienkārši paliek kā kārtiņa uz ādas. Un nevajag klientu bērst, ja, nomazgājumi kā parasti. Putas. Putas vairāk taukainākām ādām arī satur pentavitīnu. Labs produkts klientiem, kas ir sākuši lietot mājās, var droši ieteikt gan gēlu, gan putas, ir mājas produkti. Klientiem ļoti patīk. Pirmais, ko jūs saņemsiet no saviem klientiem, beidzot man nevēl kādu pēc mazgāšanas. Ja? Īpaši tiem klientiem, kuri saka, pat nomazgājus, nemazgājus ar ūdeni, tāpēc, kad es nomazgājus un man velku, man tas nepatīk. Ja? Tā ir tā sūdzība, ar kuru mēs saskaramies strādājot ar klientiem. Tad, lūk, lietojot šo te produktu, šī te velkošā sajūta pazūd. Ja? Skrabis. Skrabi arī var izmantot gan kā atsevišķu produktu, gan kombinācijā ar šiem te attīrošajiem gēliem. Arī tieši tāpat kā iepriekš bija polīskrabis, ar ko viņš atšķirās no, teiksim, ķermeņa produktu ar to, ka viņam ir vairāk šī te mitrinošā frakcija klāta. Un šī te putotāja, viņš ir tā kā maigāks, tā to varētu teikt, ja mēs salīdzinām pēc sajūtām ar ķermeņa produktu. Arī var lietot, kā, teiksim, ierasts, varat likt gan sausām rokām uz sausas ādas, gan tikai veikt šo te abrazīvo funkciju. Lieliski saprotams attīrītājs, vienkārši uzlikt, vienkārši novākt, viegli sagatavo ādu procedūrai, tāds labs un saprotams produkts. Drenāžas gēls sejai. Strādājam gan ar elektrību, gan ar skaņu, attiecīgi vada gan ar elektrību, gan ar ultraskaņu. Samazina audu tūsku. Kad noteikti ir vērts izmantot? Tad, ja klients pats par sevi sūdzās par to, kad viņam ir tūska, ja klients pats par sevi sūdzās par kapilāriem, par retikulārām, teiksim, par kuperozi, ja, par kaut kādu hiperjutību. Noteikti ir vērts šo produktu lietot, teiksim, tiem klientiem, kuri iet uz estētiskajām injekcijām sagatavošanas periodā. 1-2 manuālās limfas drenāžas vai ultraskaņas procedūras un efekts no injekcijām būs daudz labāks. Ja? Tālāk lāzeru procedūras. Aizvien vairāk mēs ikdienā saskaramies ar to, kad klienti iet uz lāzera atjaunošanu gan uz fotolāzeriem, gan uz frakcionētiem lāzeriem, gan uz radiofrekvencēm, gan uz CO2 lāzeriem. Un pēc tam tas, ko, teiksim, mūsu klientiņi saņem, tā ir ārprātīga tūska nākamajā dienā. Ja? Pēc IPL noteikti nav, bet tās dziļās ablatīvās metodas, viņas rada vaiprātīgu tūsku. Tad, lai atvieglotu klientam šo stāvokli, ja jūs, teiksim, zinat, ka klients iet uz šādu procedūru, tas, ko jūs noteikti viņam varat teikt, uztaisam tieši pirms lāzera manuālo limfodrenāžu 1 vai 2 reizes un uzreiz nākamajā dienā pēc. Ja? Un klients būs laimīgs, godvārds. Ja? Jo
nu, tās sajūtas tieši tāpat, protams, plastiskā operācija un pilnais liftings, vienalga, pilnais liftings acis, ja, tas, protams, ir saistīts ar tulsku, bet mēs kaut kā vienmēr palaižam garām, kad ir šīs te ablatīvās metodas, ar kurām šodien strādā daudz un dikti un ļoti labi ir izmantot. Tieši tāpat ir arī mezoterapija, ja. Ja mēs, teiksim, klients iet uz mezoterapiju, ja jūs pašas veicat šo mezoterapijas procedūru vai biorevitalizāciju, uztaisot labu limfodrenāžas procedūru pirms mezoterapijas, nevis pēc, bet pirms, jūs izvedat toksīnus, jūs izvedat vielmaiņas gala produktus, jūs uzlabojat visu audu vidi un attiecīgi efekts no mezoterapijas, tāpat kā no biorevitalizācijas, būs daudz labāks. Ja? Lifting un firming gels. Lifting un firming gels. Antioksidanti, mitrinātāji un botoks efekts. Ja? Tātad tās ir visas anti-age procedūras. Tas ir pirmās procedūras, kas ir. Klienti atnāk, saka, oi, man ir parādījušās mazās mīmikas krunciņas gar acīm. Droši var likt. Ja? Un klientiem ļoti patiks. Ar šo te produktu jūs arī veicat, teiksim, ja jums ir manuālās tehnikas, kas ir līdzīgas skulpturējošai masāžai vai mūsu mikrovaskulārai masāžai. Jūs lieliski varat likt darbā ar mikrostrāvām. Kāds jums ir aparāts, mikrostrāva aparāts? Jums ir tie arī mazie aplikātori acu zonai? Ja? Droši starp aplikatoriem lieciet, vienkārši ideāls rezultāts būs. Ja jūs strādājat ar Filgreen vai Filgold aplikatoriem, zem Filgreen, Filgold aplikatoriem ļoti labi iet. Manuāli, zem plastificējošajām maskām ļoti labi iet. Jā, jo vienkārši šeit sanāk tā, ka šī antioksidantu terapija kopā ar šo te botoks efektu, viņi dod tādu ļoti labu, tādu ļoti labu iedarbību. Klientiem uz mājām, kā mājas lietošanas produkts, arī ir pieejams šis te produkts. Tas ir dāmas 30+, tās ir pirmās mīmikas krunciņas, kad, teiksim, klienti saka, man ir parādījušas krunciņas gar acīm. Ja, ko man darīt? Tad šis te sarums varētu būt kā tāds pirmais, kuru izmantot tai skaitā acu zonā. Ja. Kā mājas produktu klientiem, teiksim, jūs varat viņu ieteikt atkal dēļ šī te botoks efekta tām dāmām, kurām ir ļoti saspringts darba ritms. Ja? Vienalga, vai, teiksim, viņi ir regulāri uz sapulcēm, vai viņi regulāri lido kaut kur, jo man arī ir, es domāju, ka jums tieši tāpat kā man ir klienti, kas lido 2-3 reizes nedēļā, ja? Un visu laiku ir lidmašīnas un visu laiku ir šis te saspringtais skrējiens. Ja? Tātad visām tām, kas ir lielās direktoras, mazās direktoras, lielie menedžeri, mazie menedžeri, visi tie, kas iet uz sapulcēm un kur visu laiku viņš ir tāds viegli. Kā serumu. Viņš iet kā serumu zem krēma. Jā, kā dienas, kā, teiksim, ikdienas produkts. Līdzīgi produkti ir tam pašam, teiksim, pajotam ar botoks, bet tur ir citas paudzes, tur ir vecās paudzes pie anestētiķa klāta, kas tev dod to botoks. Šis iet kā mājas produkts, kā serums. Mitrinošais un nomierinošais gels. Tā pamata bāzes izēviela ir šis te pentivitīns, bez visiem tiem pārējiem labajiem produktiem. Un tas tiem klientiem paredzēts, kuriem ir parādījies dīvains ādas jutīgums, bez, teiksim, sūdzībām par sausu ādu, bez sūdzībām par nespodru ādu, bez nekā, kam ir parādījies nesaprotams ādas jutīgums. Vai, teiksim, tās ir apējotās ādas, vai tās ir saules tagad pavasarī. Nevis nozoļotos, bet apceptās ādas, jā, jo klienti, ko dara, sēž dārzā, deguns saulē, atnāk nosvilus deguns, nosviluši vajag, jā. Tas tā ir. Ar to mēs arī saskaramies, un ar to mēs saskaramies, un ar to mēs strādājam pavasara periodā. Ideāli zem aparātiem, zem ultraskaņas, zem mikrostrāvām. Ļoti labs jaunajām dāmām, ļoti labs
pumpainajiem pusauģiem, jo pumpainie pusauģi mums lieto ko? Visus ādas attalkojošus produktus. Jā, tās ir salicils kābes, tas ir roakutāna terapijas laikā. Jūs vairāk pieminat mikrostrāvis nekā galvnieku, bet mikrostrāvis mums paši produkti gāzi neievada, viņas vairāk tonizē to muskulu. Atkal, par kuru līmeni mēs runājam? Es runāju vispār par elektrību, vispār par to, kura vada. Jā? Vada gan mikrostrāvis, gan galvanika, gan, teiksim, skaņa, ultraskaņa. Ja? Atkarībā no aparatūras. Ja? Jo man, piemēram, es strādāju ikdienā ar šiem te mikrostrāvu filigoldu aplikatoriem un ar ultraskaņu. Ja? Ar vadošu ultraskaņu līdz 1 kHz. Ja? Tas ir tas, ar ko es strādāju sejai, tieši ar vadīšanu. Atkal, mikrostrāvam, kā jūs izmantojat šo te aparatūru? Ja? Jo jūs viņu varat izmantot vadīšanai, jūs viņu varat izmantot limfas drenāžai, jūs viņu varat izmantot miostimulācijai, atkarībā no programmatūras. Es runāju tikai par vadošo režīmu, par vadīšanu. Ja? Tas ir, kāda ir aparatūra? Šī aparatūras ir tik ļoti dažādas. Ja? Kad tur tā. Tātad visiem tiem, kuriem kaut kāda iemesla pēc ir parādījies hiperjutīga āda, tiem klientiem, kuri iet uz lāzeru procedūrām, uz ablatīvajiem lāzeriem, 2., 3. diena pēc ablatīvajiem lāzeriem, šis ir mājas terapijas produkts. Jā, vienkārši perfekts mājas terapijas produkts. Ziniet, mājas terapijas produkts, kā sarums, pat es teiktu, ka es pārdodu lielos iepakojumus šiem te klientiem, kas iet uz mājām, jo tur sanāk tā, ka tu liec katru stundu. Jo 1., 2. diena pēc lāzeriem tev ir vājprātīgi sausa āda un viņa velk. Ja? Tas nozīmē, ka tev teiksim, klientam veidojās kreveles, āda žūst un ir šī te izteikti jutīgā sajūta. 2., 3. diena mēs liekam šos te visu laiku, tu viņu mitrini, un 3. dienā, 2. dienā pēc karstās ablācijas, 3. dienā pēc augstās ablācijas jau var sākt likt krēmus virsū. Kāpēc 3. dienā pēc augstās ablācijas? Tāpēc, ka 2. dienā vēl ļoti kož. Jebkurš krēms, ko tu liec virsū, ļoti kož. Ja? Tāpēc ir tā, ka ir problemātiski atrast tieši piemērots produkts, tad šobrīd es esmu sapratusi, ka ar šo var operēt. Un tad sanāk tā, ka 2. dienas beigas, pēc augstās ablācijas mēs sākam likt klāt krēmu. Pēc karstās ablācijas, pēc frakcionētiem lāzeriem krēms sāk nākt jau 2. dienā. Vienkārši, lai nav šī sausā sajūta. Un arī krēms iet katru 2. stundu, tu vienkārši viņu smērē virsū, ja tu to vari likt. Teiksim tā, ja tu to vari izdarīt. Ja? Lūk, pumpainie pusauģi roakutāns. Ja? Tas ir arī, jo roakutāna terapijā ir hiperjutīga āda, un āda ir ārkārtīgi lobās. Ja? Tātad arī tiem, kas lieto clean and clear, ja? Jo clean and clear nenormāli izsausē. Atkarībā no tā, kas ir. Jo, ja mēs runājam par akni un aknes terapiju, tad viena pozīcija ir šī akne terapija, antibakteriālā terapija, atrast pareizos līdzekļus. Un otrs ir izvairīties no šī hipersausuma. Ja? Un atkal atrast to līdzsvaru. Saprotam, ka, teiksim, akne terapijā šis nebūs primārais produkts, bet kā pavadu produkts tas ir ļoti laba izvēle. Masāžas krēms. Masāžas krēms ir veidots ar domu kavēt novecošanās procesu ādā, mitrināt, stabilizēt šo hidrolipīdu slāni, atjaunot un kavēt novecošanās procesu ādā. Tiem, kuriem ir slikta apasiņošana, ja, slikta apasiņošana, teiksim, meitenes pēc 30, puiši pēc 30, tā ir šī te zona, ja. Var parādīties eritējums sejas vidusdaļā. Tā nav alerģiska reakcija,
Tā ir vienkārši normāls process, jo uzlabojot mikrocirkulāciju, paplašinās asinsvadi, kā blakne parādās eritēma. Tas ir labi, jo jūs saprotat, ka, teiksim, tas nozīmē, ka kaut kāda procesa ārā ir iekustināta un jūs varat panākt, teiksim, labus rezultātus arī no procedūrām. Kā es daru? Es bieži vien daru tā, ka es šo te krēmu atstāju zem algināta maskas. Mēs zinām, ka algināts, jā, kad mēs uztaisam, parastais protokols ir, kad mēs uztaisam šo te masāžu, nomazgājam nost, liekam gēlus, krēmus, aktīvās vielas un liekam algināta masku. Bāze pieļauj, šīs te krēma bāze, viņa pieļauj to, ka tu liec alginātu virsū un tev teiksim, ir šis ticamības moments, kad aktīvās vielas no maskas nonāks. Jo kāpēc mēs liekam alginātu? Alginātu mēs liekam dēļ aļu labajām iedarbībām. Bet šeit, ja mums ir izteikti atūdeņota āda, ja mums ir izteikti nespodra āda, pavasarī mums klienti pa brīdim ir noslimojušies un tādi viegli pelēcīgi. Tad, ja mums vajag uzlabot ādas krāsu, tad atstājot šo te masku plus alginātu, mēs dabūnam skaistu mirdzošu ādu uzreiz pēc pirmās procedūras. Teiksim, un ja mēs strādājam ar tādām nespodrām ādām, ja, teiksim, klienti vēl ir kaislīgi pīpētāji, tad es noteikti izvēlētos šo te rejuvenating masku. Mana izvēle būtu par labu rejuvenating maskai. Jā, bet jūs redzat, sastāvs jūs izlasīsiet, sastāvs ir ārkārtīgi labs. Viens no tādiem ārkārtīgiem jaunumiņiem ir šī tīruma kosa, kas ir tāds antioksidants un ļoti labi stimulē visus šos kavē novecošanās procesus un stimulē atjaunojošos procesus. Tātad par masāžas krēmu pierakstiet sev kā atgādinājumu, var mazgāt nost, var nemazgāt. Jā, pirms maskas. Firmiņa krēms. Firmiņa krēms ir tāds pamat aktīvā viela, kas tur ir bez visām tām labajiem antioksidantiem un bez visu pārējā, ir tātad pentavitīns un neodermils. Jā, tātad pentavitīna neodermila kombinācija. Mēs atjaunojam struktūru, mēs atjaunojam saistāvus, mēs atjaunojam glikosamīnu daudzumu ādā, mēs atjaunojam šīs elastīgās šķiedras. Ja jūs man jautājat, teiksim, klientei 20 gadi, vai viņai var? Jā, protams, kad var. Ja? Tas nenozīmē, ka, teiksim, tas būs ikdienas kopjošais krēms 20-gadniecei visu laiku, bet tādā brīdī, kad klienti ir atnākusi, jūs redzat, ir ārkārtīgi sausa un tāda jutīga āda, viņai kā kursa veidā, kā vienu produktu var teiksim, šo te produktu izlietot. Un pēc tam tālāk skatīties, ko no citu produktu klāstu jūs varat ieteikt savai klientei. Es viņu šādi tad daru tā, ka pēc, teiksim, aparāta procedūrām vai pēc manuālās masāžas es viņu lieku apakšā zem algināta. Un būtībā tas ir arī procedūras beigas, ja. Alginātu noņemam, ja vajag krēmu papildinam, ja nē, tad klients dodas mājās. Jā, lieliski sanāk, ka tev neodermils kopā ar alginātu, ja, tev sanāk dziļāk šī neodermila iedarbība. Lieliski aizpilda ilgtermiņā lietojot, lieliski aizpilda mazās krunciņas un attiecīgi meitenēm 30+, 35+, es viņu iesaku kā regulāru ādas kopšanas līdzekli mājās. Sajūtas, ko klienti saka, vienkārši ģeniāls mitrinātājs. Tāds labs. Tā ir tā pirmā sajūta, ko klients dod kā atsauksmi. Liposkulptu. Šeit ir neodermils kombinācijā ar voluformu. Kuram klients iet uz sejas fitnesu? Nevienam jūs esat laimīgs. Man laikam kāds 5. Šis te produkts, viņš jaunām dāmām, teiksim, 20, 30 arī var. Ja jūs redzat, kad ir izjaukt šis te epidermālais slānis,
Ja, ka tāda viss ir tāda, nesaprotama. Arī kā vienu iepakojumu mājas lietošanai, jeb, teiksim, jūs varat uztaisīt pāris masāžas procedūras, kārtīgas, bagātīgas masāžas procedūras ar šo produktu. Jeb jūs viņu varat palikt zem maskas, jo gan ar firmīgu, gan ar liposkulptu var veikt arī kosmētisko masāžu. Ja? Būs ļoti labs rezultāts, būs laba, dziļa, sabarota, mitrināta āda. Bet tādā brīdī, ja jums kliente ir 30-35 plus un viņa ir svara nomešanas stadijā, kā periodiski mēs visas, tad liposkulpts ir mājas lietošanas produkts. Ja? Ko mēs panākam? Mēs ne tikai uzlabojam šo te ovālu, mēs ne tikai uzlabojam šos te saistāldus, bet tas ir krēms plānajiem vaigiem. Jā, jo jūs brīnišķīgi zināt, kad ir klienti, kuriem šeit gar riktusu, sejas, tas ir lūpu muskuli, parādās mazas krunciņas, kuras ir ļoti grūti pakļaujās tieši estētiskai dermatoloģijai. Viņas ir ļoti grūti atrisināt ar filleriem, viņas ir ļoti grūti atrisināt ar mezoterapiju, jo parasti šādas ādas ir plānas, krunkainas, neelastīgas, un tas, kad jūs ar viņu strādājat, un ik pa brīdim ir vienkārši trūkst ideja, ko tad ar viņu darīt, lai viņu beidzot sakārtot. Ja? Tas ir tās klientes, kurām baidziņš ir sācis iet uz leju, šī te daļa. Ja? Tās ir tās klientes, kurām ir, es teiktu, 50 plus un ir plānās epidermas. Brīnišķīgi, zinat, noteikti visām ir bijuši vismaz viena jūsu dzīves laikā tāda klienta, kad ir, teiksim, vaidziņš, ir āda, ir tāda plāna krunkaina epiderma, kas ir tāda sajūta atsevišķi no zemādas slāņa, ja? Un tas ir produkts šīm te dāmām. Ja? Būtībā tas ir produkts, kuru jūs integrējat gan skaistumkopšanas procedūrās, gan visur, kur tas ir nepieciešams. Protams, tas ir tām klientiem, kuras nodarbojas ar sejas fitnesu. Tas jautājums bija, kāpēc? Tāpēc, kad, ko tad mums dara fitness? Fitness mums nošķeļ zemādas tauku slāni. Ja? Un tas nozīmē, kad paliek āda atsevišķi, tad paliek tukšas tās taitītes, kas pievienojās zemādas fascijai. Un viss zemādas tauku slānis mums ir pazudis. Un tad šeit mums ir vismaz kaut kāda cerība. Un tad viņi atnāk, pusgadu pazudus, kārtīgi pavingrojas, viņi atnāk un saka, klausies, daram kaut ko, man nepatīk, kā es izskatos. Ja? Jūs tā paskatāties, un viņi izskatās gandrīz kā Schwarzeneggers, un jums tā zūd idejas mazliet. Tā ir realitāte, ja? Jo, diemžēl, bet šodien prese, reklāma un mārketinga, viņi saka, skrienam, dzīvojam veseli, un tev nevajadzēs iet pie kosmetologa, jo sports atrisina visu. Diemžēl sports strādā uz pavisam citiem audiem, uz pavisam citām lietām. Un tad, ko mēs dabūnam? Mēs dabūnam klientus, kurai brīnišķīgi šeit sešpak un tāda āda atsevišķi. Ja? Brīnišķīgi laba sejas muskulatūra un āda atsevišķi bez zemādas tauku slāņa. Jo kas tad mums dod to skaisto ovālu? Mums dod tauki, nevis muskuļi. Muskuļi mums dod reliefu, bet skaistu ovālu bez krunkām mums dod tauki. Un tad liposkulpt šī gadījumā ir tas produkts, ar kuru, būtībā, ja tev ir 35, 40 plus, tu vari izmantot gandrīz visu caur gadu un visu caur laiku. Ja? Jo viņš sakārto tos ādā notiekošos procesus, viņš aizpilda, tiešām reāli aizpilda gan šīs te mazās krunciņas, gan viņš nodrošina diezgan labu to sejas ovālu sakārtošanu. Lūk. Acu kontūra krēms. Acu kontūra krēms. Pret pirmajām mīmikas krunciņām, pret tumšajiem lokiem. Mājas produkts tiem klientiem, kuriem ir šī tumšo loku problēma. Pateicoties kam? Pateicoties tieši šīm te sveltam aktīvai iedarbībai, mēs panākam to, kad uzlabojot mikrocirkulāciju, mēs panākam šo te apasiņošanas atjaunošanu. Būtībā šī te kafijas ekstrakti, viņi dara
to, ka viņi ir gan šī mikrocirkulācijas uzlabotāji, gan šīs kolagēna elastīna sintēzes uzlabotāji, gan viņi samazina šo ādas. Zinat, ir tādi loki, kas ir gandrīz vai brūngani, iepigmentējušies. Tas ir tāpēc, kad ir šī sliktā apasiņošana un vienkārši novecošanas procesu rezultātā mums veidojās tādi tā kā pigmentēti loki zem acīm. Noteikti esat redzējuši pigmentēts iekšējais kaktiņš vai tādi kārtīgi. Tad zināmā mērā, teiksim, ilgtermiņā lietojot, ko nozīmē ilgtermiņā, tas ir vismaz pusgadu. Jūs redzat to, ka šis produkts ir sniedzis savus rezultātus, jā, un tā āda ir palikusi gaišāka. Un, protams, gatulīna, kā mazais botoks, jā, viņš arī ļoti labi samazina šīs mīmikas krunciņas. Kāpēc vēl šī kombinācijas veltams kopā ar gatulīnu? Mēs panākam šo miorelaksāciju, mēs samazinām slodzi uz muskulatūru, un mēs attiecīgi samazinām arī šo tūskainību un traucēto mikrocirkulāciju. Tas nav tikai šis estētiskais, bet arī fizioloģiski nepieciešamais efekts, jā, tāpēc šī kombinācija. Protams, klientiem maz interesē apasiņošana, viņus vairāk interesē botoks efekts. Atjaunojošais un liftinga acu kontūra krēms. Šeit sanāk tā, ka mums ir kombinācija neodermils un gatulīna. Ja? Neodermils atjauno elastīgās šķiedras, gatulīna samazina mīmikas krunciņas. Mēs panākam liftinga efektu. Droši klājam augšējais, apakšējais plakstiņš, droši klājam visu acu kontūru. Es diezgan daudz, teiksim, viņu lieku zem aļģu maskām tieši acu zonai. Ja? Man tāda mīļa kombinācija ir zelta maska, zelta pērļa maska kombinācijā ar šo Liftem firmu acu krēmu. Jā, jo tā zelta maska pati par sevi, viņa arī veicina šo krunciņu izlīdzināšanu, un tad kombinācijā mēs panākam dubultu efektu. Tā ir tāda laba atsevišķa acu procedūra. Arī uz mājām, teiksim, tām klientēm, kuras daudz sēž pie datoru, kurām ir tiešām izteikta spriedze uz acīm, es iesaku šo acu kontūru krēmu kā dienas krēmu. Ja ir jau, teiksim, sūdzības par tādu sākotnēju elastības zudumu, ja klienti jums ir normāli 40 gadnieci, viņi apstājās un saka, daram kaut ko, jā, tad tas būs šis Liftem firma acu krēms.